skatītāji atkal. Mums bija tik daudz ko teikt, ka mēs nospriedām tomēr ierakstīt vēl vienu raidījumu par uzņēmēju darbību. Daudz diskutējām, sapratām, ka daudz ko neesam jums pateikuši, ka tomēr palika aizkadrā tas, ko mēs jums vēl gribējām pateikt, un tādēļ ierakstam jums otru raidījumu, lai padalītos ar tām domām, kas mums likās ļoti svarīgas, ko mēs tomēr jums nepateicām. Un savā starpā izlēmām, ka no sērijas, atvainojiet, tas bija slēgs, bet no sērijas, ko darīt, jādod vaļu tomēr uzņēmēju darbībai. Varbūt Aivars mazliet ieskicēs par to, kas tad ir tas, ko vajadzētu darīt, kas būtu tas, lai mēs kaut kādā veidā no šīs situācijas, kur mēs šobrīd esam, varbūt mēģinātu tikt ārā, Aivar. Ekonomika iekustināt nav nemaz tik vienkārši, sevišķi, ja viņi visu laiku ir, spiesta uz leju. Un taču ir dažas tādas lietas, kas neprasa papildus no budžeta nekādus ienākumus, tieši otrādi, budžets kaut ko varētu iekonomēt. Pirmais jautājumiem ir tādiem birokrātijas, jānoņem no biznesa birokrātiju maksimāli apjomā. Saprotams, ka pilnībā to nevar izdarīt. Ir kaut kāda kārtība, ir kaut kādas lietas, kas ir jāskatās, taču nav, tie uzņēmēji uz katra soļa nav jāpārbauda pa 5 reizes. Tad šajā gadījumā, ja mēs gribam, lai biznesa attīstās, tad uzņēmējiem jāļauj vienkārši ir strādāt, jāpārdomā nodokļu politika. Tas nav pieņemami, ka mums ir, tie darījumi no vienas bankas uz otru ir aizies vai neaizies, vienmēr ir jautājums, ir saprātīga kontrole un ir nesaprātīga kontrole. Un Latvijā ļoti daudz ir nesaprātīgas kontroles. Tieši nodokļu administrēšanas jomā, varbūt ne pašam tā nodokļu likmes, vai viņas būtu jebkādas. Arī valstīs ir jebkādas, ir veiksmīgas ekonomikas ar augstām likmēm un ar zemām likmēm. Tātad jautājums par šo administrēšanu. Un tad tas nākošais jautājums, ka šobrīd šī finanšu, regulēšana vai cīņa ar naudas atmazgāšanu ir novedusi pie tā, ka tā nauda vienkārši nerodas, vai viņi iet apkārt Latvijai. Tas nav pareizi. Visu nevajag pārspīlēt. Tu tā maigi, es atvainojos, ka es tev pārdevos, to maigi pateicu. Es centos, jā. Bet te jau nav vairs maigi, te ir tas, ko mēs pirmajā raidījumā runājām, ka lai nodrošinātu sevi elektorātu, tur tā kontrolējošo institūciju daudzums ir tik daudz saradīts. Tieši mēs šī iemeslu pagājušā raidījumā izrunājam, ka tik daudz saradīts, lai katram šim te lojālajam vēlētājiem radītu darbu vietu. Kamēr finansējums nāca no ārpuses, ko Igors mazliet ieskicēja, tikmēr viss bija labi, bet šobrīd modelēsim situāciju, ka īstenībā ir jādomā, manuprāt, aģentūrām un kontrolētājiem 101, kā viņiem būtu nākotnē jāintegrējās biznesa vidē. Kaut kas viņam ir jāmāk, lai viņš kaut ko radītu. Jo pievienotā vērtība, jo mēs, ražošana mums ir tāda, kāda viņi ir, un to, ko mēs izrunājam pirmajā raidījumā, tad mēs to pievienoto vērtību nevaram tik daudz saradīt, lai mēs varētu visu šo te aparātu uzturēt. Jo mēs ļoti labi zinām, ka nodokļu ieņēmumi ir ap 29% no visiem budžeta ieņēmumiem. Ko darīt? Nav jau 70 pret 30, ir 30 pret 70. Un tas, ko mēs aizkadrā runājam, ieskicē par to nacionālā līmeņa projektu, kas nesa tos lielos zaudējumus. To aizkadrā smuki mums izstāstīja par to pastāst arī skatītājiem, lai viņi saprot, kā ne tikai nodokļu likums kontrolējošās institūcijas vēl papildus tas, kas notiek paralēli ar šiem te lieliem nacionāla līmeņa vai pat starptautisku līmeņa projektiem. Kādu iespēju atstāja tas uz tautssaimniecību? Tautssaimniecība tur ir investīciju sadaļā, kaut kas uz to nopelna, kaut kāda nauda grozās. Ja šī nauda ienāk no ārpuses, es konkrēti tagad runāju par Rail Baltica, tie 85%, 15%
līdzfinansējums no Latvijas valsts puses, tad tā investīciju sadaļā viss būtu ļoti labi. Tur tā vietējie, teiksim, tēriņi būtu vairāk nekā 15% valsts budžets vēl nopelnīt. Bet, diemžēl tas tā nav, bet tā, kad tas ir jādara pilnībā, teiksim, par savu naudu, teiksim, tagad liela daļa, ja, tad tur vairs nekāda izdevīguma nav. Protams, ir jāpārvērtē tās visas prioritātes. Un, ja skatās, teiksim, no tādas nākotnes perspektīvas uz Latvijas ekonomikas un valsts budžeta iespējām, ja, tad, tas Rail Baltica tādā veidā, kāds viņš šobrīd pat tiek virzīts uz priekšu, ja, viņš nav derīgs, ja. Labi, tagad ir no tās domas, ka ātrvilciens, mums nesanāk, mēs gribējām ātrvilcienu, gribējām 2 sliedes, viss ļoti skaisti, bet, sapratām, ka nesanāk. Tagad taisīsim kaut ko, bet laidīsim tagad 1 sliedi. It kā negribas to nesaukt par ātrvilcienu, bet visi ļoti labi saprot, ka tur nekāds ātrvilciens, ja vilcienam jāmainās. Nē, daudz nesaprot. Tu kā dzelzceļa speciālists, tu saprot, bet daudz cilvēku lasot tās, tu saprot, ir jau tik, tā esence jau nav izvilkt, ir ielikt tādi mazas lietas, lai cilvēks nevarētu salikt kopējo bildi. Lienīgi, bet es saprotu, ka ministrs kabinetā jau saprot, ka vairs nesanāks. Ja? Jo tagad, ja tu nogriez viaduktus, nogriez nožogojumus, kas ir obligāti vajadzīgi ātrvilcienam, ātrvilciens nedrīkst saskrieties ar alni. Ja? Tad būs slikti. Ja? Tātad jautājums par to, ka vairs tagad nesanāk, ja? Bet kaut kas ir jābūvē. Un tas, kāpēc jābūvē, mēs slikti izskatīsim, ja būs jādod, teiksim, 350 miljoni. Ko mēs darīsim, lai mēs labi izskatītos, vai vēl mēs 5 miljardus kaut kādus, vai 3 vai 4 ieguldīsim, lai mēs labi izskatītos, tie 350 jāatgriež Eiropas Savienībā. No tāda viedokļa tas ir absurds, bet tagad, ja jau tur nesanāk tas ātrvilciens, ja mēs paliekam pie tās 1 sliedes, ja, tad tur jāskatās ir citi risinājumi, ja, un šis risinājums, kur uztaisīt apgraizītu ātrvilcienu, ja, kur šeit skaitā neiet cauri Rīgai, ja, kā jūs stādaties, no Salacgrīvas cilvēki brauks, vai no Bauskas, viņš izkāps no rīta šitajā Salaspilī, pēc tam pāries pāri peronam, iekāps citā vilcienā, tad viņš nebrauks, kā viņš brauks automašīnā, viņš arī brauks, ja, un tie vilcieni staigās pa tukšo. Tas koncepts nav derīgs vienkārši, bet kur ir tā nelaime? Nelaime ir tā, ka tā fiskālā telpa, kā, teiksim, to tā gudri sauc, ja, kas pieaug kopā ar to, kā mums aug ekonomika, ja, ekonomika mums šobrīd sašaurinās ar fiskālā telpa, tāpēc mums ir tāds arī budžeta deficīts, ja. Šīs fiskālās telpas nebūs nekam citam, ko tad mēs tagad 5 gadus neko neieguldīsim izglītībā, kas ir nesalīdzinājums svarīgāk par kaut kādu, teiksim, vienu transporta projektu, ja. Medicīnu atstāsim, tā kā mums viss ir, ja. Tātad viss šitos izmaksas mums nākas piebremzēt, lai mēs dabūtu ko. Un beigās mēs dabūjam tiesības pēc projekta pabeigšanas katru gadu maksāt subsīdijas, ja. Tiem igauņiem un lietuviešiem, kas te braukās garām, jo latviešiem, kaut kas jau brauks, ja, bet tas tāds risinājums, viņš ir par dārgu. Tātad tas Rail Baltica Latvijas tuvākajā labklājībai ir liels drauds, ja mēs runājam par ekonomiku. Nākošais jautājums, ja es ticis pie vārdes, tad par ko ir ārkārtīgi jāuzmanās, ir par saucamo zaļo kursu, ja. Jo zaļais kurs, teiksim, un tas ekonomikas attīstība Eiropas Savienība šobrīd, tas nav Latvijas izdomas. Mēs vienkārši cenšamies nesaprātīgi skriet pa priekšu, ja, tam visam mēs vēl cenšamies, kaut kādas tur savstarpējas, kaut kādus iegūmus iegūt vai savus biznesus pabīdīt uz priekšu, bet principā, kā mums tas, teiksim, tur sanāk, ja mēs skatāmies uz to Eiropas Savienību, mēs redzam, ka tur šobrīd ekonomikas stagnē, ja, ir daudz draudošu visādi signāli, bet kāpēc viņi ir? Tāpēc, ka pirmais jautājums tiek izņemtas milzīgas naudas summas no valstu budžetiem virzītas kaut kādās procesos, kas nedod darba ražīgumu pieaugumu un efektivitāti, ja, bet rada tikai papildus izmaksas. Ja, pirmkārt, tu zaudē tās naudas summas, otrkārt, tu radi vēl lielākas izmaksas. Iedomājieties, kaut kur gadā, laikam pie triljoniem plānos, lai sasniegtu Eiropas Savienību tur tos mērķus, tiek ieguldīts kaut kādos projektos, kura rezultātā tu dabū
augstākas elektrības cenas, augstākas siltuma cenas, ja? No ekonomikas viedokļa tas ir tāds absurds, ka lielāks nevarētu būt. Vēl jau tas viss varētu darboties, ja tā visa planēta kopumā nojuktu prātā, tad tam nebūtu nekādas nozīmes, jo konkurētspējas starp reģioniem valstī nemainās. Bet Eiropa to dara viena pati, ja? Ko viņi dara? Viņi tūlīt paliks pilnībā nekonkurētspējīgi. Ja? Un tas ir tas lielais risks. Tāpēc mums Latvijā, teiksim, ja mēs skatāmies uz to nākotnes mūsu, jābūt ārkārtīgi uzmanīgiem, un šī zaļā politika jāskatās tikai no nacionālo interešu viedokļa. Mums ir darba ražīguma pieaugums, mums ir labāks nodrošinājums ar energoresursi, tas mums der. Ja mums tas, teiksim, nav, tad tas mums neder. Mums nav jāiesaistās govju apkarošanā. Nekāds tur govju metāns neko tur neietekmē, ja? To jau laikam, man liekas, jebkurš cilvēks ir sapratis. Jā, bet tas ir veids, kā, teiksim, pārdalīt atkal kaut kādas biznesa pa labu kaut kam, jā. Teiksim, no otras puses tā ir iespēja. Ja tur jūg prātā tie Dāņi un Īrijā, viņi jūg prātā kaut kādā brīdī, ja piena produkti būs liels deficīts Eiropā, ja? Tad mums kā reiz ir jāiegulda šajā piena lopkopībā, jo cilvēki tāpat gribēs ēst piena produktus. Viņi neēdīs tos tārpus plantācija audzētos un tā. Kad jau kāds ēdīs, ja? Bet lielā vairumā cilvēkiem gribas ēst krējumu, biezpienu, sviestu, sieru un pēc iespējas, teiksim, tādu kvalitatīvu, bez jebkādiem pieaugumiem. Tātad šī ir tā zaļā politika, ar politiku jābūt ļoti uzmanīgiem. Un, kā es teicu, tas neder. Un nākošā lieta ir jāaizmirst par Air Baltica. Air Baltica dziesma ir nodziedāta, ja? Un viņam ir atlicis nauda līdz nākošā gada vidum apmēram, jo... Labi, atlikus naudu, un tad mēs, ko tad tālāk? Ko tālāk? Domā, nav kaut kāds runas vai domas bijuši, mēs paliksim tātad bez savas nacionālās savienības. Ko nozīmē mums visa kā? Mums savas kosmodromas nav, mums nav savas atomu zemūdenes, mums atomelektrostacijas, mums visa kā tā nav. Ar to mēs neesam pat sākuši, bet vai tiešām nevarēja viņu saglābt? Nē, saglābt viņu varēja, bet viņu varēja saglābt tajā posmā 18. 19. gads, kad tika pieņemts jaunais biznesa plāns, un pašreizējais ministrs, saprotu, tur bija klāt roku pielicis, kad parādījās nesaprātīgas ambīcijas, bet šobrīd jau neko glābt nevar. Tā kompānija ir, dzīvo pēdējo pusgadu, un labākais, kas ar to kompāniju var notikt, ka Latvijas valsts savu kapitāla daļas kaut kā par 1 eiro pārdot, un lai tad tas nākošais investors, piekurīgie biznesa plānus vispār jau Latvijas valsts, to padomes locekļu, pārvaldnieku, kas ir atbildīgi, par kapitāla daļām no satiksmes ministrijas puses, viņu, nekompetences nespējas rezultātā mēs esam nonākuši tur, kur mēs esam. Ja? Tātad Air Baltica, lai Dievs dod, ka noslēdzas tās sarunas, kuras tagad esot kaut kādu strateģisko investoru, kas ir gatavs nopirkt 10%, un pēc tam atlikušo nopirkt IPO, ja viņš, protams, notiks. Ja? Tā ir vienīgā iespēja, bet tā iespēja nav slikta, jo šajā gadījumā vismaz cilvēks saglabā darbu, vismaz uz kaut kādu laiku saglabā darbu, tā kompānija vismaz kaut kādu laiku būs šeit Latvijā, jo pretējā gadījumā nāksies gada vidū nodarboties ar šīs kompānijas maksātnespēju, un tas nebūs nekas ne labs, ne jauks. Mēs zinām, kā pie mums tās maksātnespējas notiek, jo Eiropas Savienība vairs nesaskaņos to, ka Latvija vēl drīkst iedot naudu un piesaistīt ārējā tirgu, viņa naudu nevar. Ja? Un ar tādiem tempiem, ka ja mēs skatāmies 3. ceturksnī, naudas plūsma ir samazinājusies par 50 miljoniem eiro, ja? No tādiem tempiem nevar ilgi dzīvot. Viņi nespēja ražot pozitīvu naudas plūsmu. Ja? Un var stāstīt, ko grib, cik tu tā kompānija ir vērta. Kompānija neko nav vērta tajā brīdī, kad viņi nespēja samaksāt vienu rēķinu. Ja? Un tad tur tikai, un Air Baltica gadījumā viņiem ir negatīva vērtība, tur visi kreditori, netū nevar dabūt neko atpakaļ no tā, ko viņi tur ir aizdevuši. Un tagad visu šo te, saliekot kopā, tas viss jau sociālos tīklos vārās. Cilvēki to redz, un skaidrs, ka tā neapmierinātība aug ar katru dienu. Tas tā ir drošības jautājums, Rēmons. Katrā gadījumā, ja cilvēki, nospieduši vairums cilvēku vairs neasociē sevi ar valsti,
Nu, ja redz, ka, teiksim, notiek šīs visas lietas. Ja. Pirmkārt, manuprāt, ir svarīgi tas, ka šajā gadā, 24. gadā, visi šie procesi, Air Baltica, Rail Baltica, vispārējie procesi, viņi principā nonāca līdz šai hroniskai situācijai, kad viņi vienkārši uzsprāga. Un to vairs noslēpt nevarēja. Ja. Un pat nosacītie vientieši un lojālisti, visu redzēja, ka situācija tiešām ir dramatiska. Ja. Plus vēl manis jau pieminētie tātad ārpolitiskie aspekti, kas tiešām veidā ietekmē Latvijas Republikas nacionālo drošību. Tas viss ļoti strauji tuvojas, kam es nepateikšu, bet nekam labam. Ja. Tā problēma, manuprāt, ar mūsu iedzīvotājiem ir tāda, ka nekādi šie ierēģi nevar no sevis izsist šo te mūžseno tādu sindromu, ka viņam galvenais iepatikties baronu Lielskungam, kurš atrodas kaut kur Berlīnē vai Briselē, un tas, principā, viņa galvenais uzdevums. Un kā tas mazais, teiksim, tā mazā Latvija var to parādīt? Mūžīgi būt pirmajās vietās. Zaļo kursu mēs visvairāk, kaut ko tur procentu aizsardzībai, liksim 5%, ja vajag. Galvenais vajag, būt pirmajās vietās, lai baronu Lielskungs Briselē to pamanītu. Tad būtu iespēja tā kā Dombrovskim iekļūt kādā, teiksim, Eiropas Savienības darbā, vai kā Igaunijas kalasē, aizmirst pēc tam par šo te mazo valsti un mierīgi sēdēt tur, ja, un būt, teiksim, Eiropas birokrātijas, teiksim, no šajā te vidū. Bet tā problēma tāda, ka šobrīd, tu, ko es jau teikt, tā tendence, ka tie spēki, kas ir pār nacionālajām valstīm, viņi gūst politisku virsroku pār nosacītajiem globālistiem, nosacītajiem Eiropas federālistiem. Bet tu redzi, mūsu valstī ir tāds spēks, es neredzu godīgi. Mūsu valstī, kā vienmēr, visi apmēram gaida, ja jau, teiksim, Trumps ir uzvarējis, tad var. Jā, viņi tagad lielākā daļa tagad teiks, jā, tagad arī mēs varam. Barona Lielskungs nosacīt ir uzvarējis Amerikā, pēc tam arī Vācijā, kā es teicu, vēlēšanu rezultātu Francijā, lūk, ir Le Pen, jā, kur ir arī ļoti daudz balsu. Tā laikam tagad var, jā. Tas ir punkts 1. Punkts 2, to, ko Igors teica, to, ko arī Vērs teica, tātad, ja beigsies nauda, tad pats lojālists, viņš būs badā un bez ūdens, viņš vairs nevarēs kalpot nosacīt savam tam baronu Lielskungam, ja. Tagad tā situācija ir tāda, un vēl, manuprāt, ir vēl viena lieta, ja, ka šis burbulis nosacītais, ja, viņi dzīvo pagaidām tādā, stāsti to anekdotu. Tā bija tā nav anekdote, tas vēsturisks fakts. Bet to vēsturiskais fakts iezīmē, manuprāt, un tieši šī brīža situācija. Nē, teiksim, arī vēsturisks fakts 1917. gadā, kādu sauc Lielā oktobra sociālistiskā revolūcija, notiek attiecīgi Lielgabals signāls Naurors un pagaidu valdība. Par ko viņi domā? Viņi domā par to, kā braukt uz Mariinskas teātri un kādas vietas, kuram būs no attiecīgās valdības, un pēc tam attiecīgi, kur viņi tos savus zirgu pajūgus liks, jā, absolūti ignorējot to, kas notiek aiz loga. Bet tas ir tas viss beidzās ar to, kad tas sākās pilsoņu karš, un, manuprāt, lielāko daļu no viņiem vienkārši revolucionāri matroži vienkārši rūpes sakot pielikt pie sienas un nošāva 18. gadā. Viņi pat tajā gadā vispār pat nedomāja, ka tas vispār nav iespējams. Tas nav iespējams. Šeit es nevalku nekādas paralēlas ar mūsdienu Latviju, ja? Bet situācija tāda, ka, manuprāt, tomēr ir nobriedusi arī Latvijā situācija. Pirmkārt, pats bailīgākais viensētnieks, tomēr redzot, ka Donalds Trumps ir uzvarējis un ka var to izdarīt, ja ir attiecīgi ideoloģija, protams, arī nauda, arī atbalsts no finansistiem, bet to visu var izdarīt un atkal salikt normālas sliedēs visu. Jo es šeit neredzu nekādu traģēdiju, atvainojot, ja nosacītie 100 Saeimas deputāti paliks bez darba un viens viņus nekad nekur neņems, teica, ka viņi to ir godam nopelnījuši. Pēc tā visu, ko, teiksim, visādi pastāstījāt, ja. Jo mēs taču visi esam pieredzējuši cilvēki, un taču katrs projekts ir kontrols mehānismi, viss tiek atsakots, kura nauda ir, cik kas notiek, kādi sadārdzinājumi, kādi riski, tas to visu ir kurā projektā dara. Un tagad pēkšņi ir šī te, paturpinot to, ko Edgars teica, šī te komisija Saeimā. Visi nāk, neseko neatcerās, neviens neko nezina. Ir kaudz ar ministriem, kas bija satiksmes ministri, valsts sekretāri vispār. Ja. Tātad šeit es redzu arī vēl vienu momentu. Roku mazgā, un šobrīd vēl nekāda tāda atbildība nav bijusi. Es tagad vienkārši vēl viens noslēguma piemērs. Dienvidkoreja.
Nu, pat prezidents veica militāru apvērsumu, tas apvērsums beidzās nosacīt pat nesākoties, bet šajā sakarā bija interesants vēsturisks fakts, ka neviens, kaut kā 52. gada, neviens Dienvidkorejas prezidents nav savu dzīvi beidzis normāli. Visi tika notiesāti, visi gandrīz bez izņēmuma, vai nogalināti, vai notiesāti pār korupciju, sevišķi lielos apmēros. Tātad tur neglāb šis tavs status, ka tu esi prezidents. Ir attiecīgi pēc tam, un kā es teicu, 50 gadu laikā vairāk, neviens prezidents šajā konkrētajā valstī nav izvairies no krimināla atbildības par korupciju. Tur tomēr ir, teiksim, tur ir šīs tradīcijas un lietas. Jā. Šeit mēs 500 miljoni kaut kur pazuduši. Nekas gadās pareizi. Tāpēc viens no nacionālas drošības galvenajiem jautājumiem ir tāds, ja sabiedrība vairs sevi neasociē ar konkrēto valsti, bet, diemžēl, sabiedrība sevi asociē ar konkrētiem cilvēkiem, kas valsti vada. Viņi neasociē sevi ar abstraktu Latviju vai Latvijas republiku. Viņi redz katru dienu vienu ministru, otru ministru, trešo valsts sekretāru nekompetenci, ceturto, piekto slikto lēmumu ilgtermiņu, kurš finālā noved pie tā, pa ko kolēģi runāja. Viņi saprot, ka viņus, protams, rodas ļoti negatīvas emocijas, un viņi noteikti divreiz pārdomās, vai viņiem, teiksim tā, nostīt iet, aizstāvēt šāda veida saimu un deputātus vai nē. Par to ir runa. Lūk. Par to ir ļoti vienkārši atbildi. Tad, Igor, tu varētu paturpināt. Mēs ar tevi esam runājuši par to. Manuprāt, tas uz to iet, kad varas vertikāli arī vairs nevarēs pierādīt sevi kā dzīvot spējīgi par to horizontālo pārvaldības sistēmu, jo, manuprāt, tam, kam vēl tic kaut cik, tas arī atkarīgs ir droši vien no vietējās pašvaldības vai no kaut kādas mazās pilsētas pašvaldības vadītāja, vai kas man liekas, ka tur ir tikai palicis. Kaut kāds, vēl jau tur viņi vismaz redz uz vietām, kaut kāds ceļš tiek, kaut kāda iela tiek noasfaltēta. Tikai tā, ja, tajā līmenī ir kaut kāda varbūt vēl uzticība. Es nezinu, man liekas. Es domāju, ka tas attiecās ne tikai uz Latviju, jo Eiropas politikā ir vairākas partiju grupas. Viena no tām ir tā saucamie suverēnisti, kurā ietilpst arī alternatīva Vācijai. Es iepazinos ar šīs partijas programmu. Īstenībā ļoti mierīgi 90% gadījumu, ja runā par programmas punktiem, varēja nomainīt Vāciju pret Latviju. Identiska situācija, identiskas problēmas un tā tālāk. Respektīvi to, ko tu tikko pateici par šo horizontālo pārvaldību, protams, ka tā paredz atteikties no šīs piramīdas, ja, kad ir pieņemta augšā lēmuma, kur tiek nolaists lejā, un, protams, ļoti specifiska budžeta naudas sadala ietilpst šajā te sistēmā, kurā augšā apēd neadekvāti lielu resursu daudzumu, kur apakšai paliek kaut kāds drupačs. Un cit arī tas, ko Raimons teica, tas ir viennozīmīgi valsts drošības jautājums. Jā. Un es viennozīmīgi esmu tā saucamās decentralizācijas piekritējs, un decentralizācija paredz pirmām kārtām lēmumu pieņemšanu uz vietas. Decentralizācija paredz cita tipa nodokļu sadalas principus. Ja? Latvijā, es esmu to jau bieži teicis, ja? Cilvēkiem ir jāsaprot, ka 15 nodokļi ir vispār valstī, no kuriem 4 un daļai tikai vienīgais 100% nodoklis ir nekustamā īpašuma nodoklis, ja? Kur saņem pašvaldība. Un es domāju, tas ir tas mezgla jautājums, ja? Kurš ir jārisina. Jo tajā brīdī, kā pašvaldības kļūst pastāvīgāks, kā iedzīvotāji kļūst atbildīgāk par to, kas notiek viņu teritorijā, viņi ir spēja kontrolēt to, ko pieņem vara. Tur ir daudz mazākas korupcijas iespējas, jo visi redz, tu nevar tā kā Rīgā kaut ko tur noslēpt vai valstī, kur bizness arī koncentrējās lokālais ar pašvaldību, ar pašvaldībā esošo sociālo objektu, piegādēm, ar būvniecību, ar sadzīves pakalpojumiem un tā tālāk. Tur dzīve sāk iegūt normālas aprises, un es domāju, ka tas nevis gribam, negribam, ja mēs būsim spiesti, tad, kad demontēsies šī varas vertikāli, vara aizies uz šīm te pašvaldībām. Es domāju, ka jā, tā kontrole ir acīm redzama, tad cilvēki varēs kontrolēt tieši tā, ko tad un kur tad tā nauda aiziet to, ko viņi, tā kā
novēlts ar kaut kādu nodokļu likumdošanu konkrētās teritorijas attīstībā. Es domāju, ka, piemēram, tādā Šveicē kantonu iedzīvotājiem ir pilnīgi vienalga, ko tur ieņem centrālā vāra. Es domāju, ka viņi dzīvo savu dzīvi, ja, un viņus tur katru dienu nekairina ar kaut kādiem panorāmas sižetiem, kur tur, kā Raimonds teica, 500 miljoni kaut kur aizgājuši, kur aizgājuši, kāpēc aizgājuši, kurš vainīgs. Atbildīgā neviena nav, kaut kāda diskusija notiek, kaut kādas sarunas visu laiku tiek uzturētas, bet rezultātā tā arī neviens neko nav sapratis un atbildīgo nav. Nē, nu kā tev būs atbildīgais? Mēdī tiek finansēti no budžeta. Viņi taču nevar norādīt atbildīgo tagad par konkrēto jautājumu un vainīgo no viena vai ministra vai valsts sekretāra, kurš viņiem piešķir, piemēram, vai balso par viņiem, cik tad viņiem nākamā gadā piešķir finansējumu. Nu, tā sistēma ir visa uztaisīta tā, ka viņš šobrīd, tie ir mani vārdi, kad viņi šobrīd apdraud Latvijas nacionālo drošību. Es domāju, ka tieši sistēma apdraud. Sistēmā ir iestrādāta atbilstoši rituāli, respektīvi parādās kaut kāda problēma, kuru noslēpt nevar. Tajā brīdī viņi veido Saeimas izmeklēšanas komisiju, tad kaut kādu mēnešu, 2, 3 tiek uzturēti kaut kādi raidījumi, nu, kā piemēram, kas notiek Latvijā, kurā viņi tur tipa izdiskutē. Rituāli ir veikti, labumu iegūst no tiem, kas saņem atalgojumu par šo darbu. Rezultāts ir 0, jo tālāk tas Saeimas gala ziņojums nekādā veidā neietekmē ne prokuratūras, ne kādu citu institūciju darbu, kuriem būtu atbilstoši jau jārēģē uz tiem faktiem, kas ir iegūti šīs Saeimas izmeklēšanas komisijas darbības laikā. Nu, tā kaut kā. Un finalizējot, jāsaka tā, nu nav jau viss tik slikti. Mēs tomēr, ja pieskartos, tomēr ir pirms Ziemassvētku laiks, un mēs tā kā gribētu domāt jaukas domas, un ja mēs esam iegājuši šajā te ūdensvīra zīmē, tad cerēsim uz to, kad mums priekšā ir tikai un vienīgi labāki laiki, jo laikam, spriežot pēc abiem raidījumiem, to punktu mēs esam sasnieguši to zemāko, un vairs neviens no apakšas nepieklauvēs. Tā kā būs tikai un vienīgi labāk. Paldies jums, ka bijāt ar mums, un priecīgs jums visiem svētkus! Visi gladus, ka tu labi, teiksim, visam rajonam slikti. Jā, tad es nejūtos labi. Tīri no vēstures, ka viņi atnāks arī vēl pie tevis, ka tev paši pakārs un tavu ledus skap paņemt. Varēs tur ar kriminālu kodeksu viņiem rādīt un administratīvu, ka tā nedrīkst.